Čau visiem! Otrdienā, pareizi, Ligita, nejauca dienas. Jā, šodien ir otrdiena. Man vienmēr prieks tikties uz sarunām par dažādām tēmām, kad redzu pretī sēdošu cilvēku, smaidīgu, pozitīvi vērstu uz dzīvi, un tā vienmēr, Ligita, praktiski esi tu bez izmaiņām. Jā, prieks tevi redzēt šeit online, un izlēmām ar Ligitu parunāt par tādu interesantu tēmu, manuprāt, skar ikvienu no mums. Nav tāda cilvēka, kas šai tēmai nepieskartos ikdienas skrējienā, savā darbā, vai tas ir biznes, jā, vārdu sakot, tā ir personīgā izaugsme. Kāpēc tad ir svarīgi izglītoties pašam, un ko tad īsti nozīmē ieguldīt sevī, ja, šīs te zināšanas un jauninājumus un sekot līdzi visam šim. Ligita, tev ir interesants stāsts. Pirms 3 gadiem tu pievienojies tīkla mārketinga kompānijai Essence. Un es zinu un atceros to pašu sākumu, kad es tevi iepazinu, ja, jo mēs viena otru nepazinām. Pastāsti nedaudz, kāda tev bija saikne ar datorlietām, ar informācijas tehnoloģijām, ar sociālajiem tīkliem, kas mūsdienās, man liekas, veido 80–90% no visas vides. Pastāsti vienkārši saviem vārdiem, kā tu esi augusi, kas ir mainījies tavā dzīvē, ko tu māki un ko tu sevi ieguldīji pa šiem gadiem. Jā, sveicināt visiem, kas skatās mūs, jā. Jā, var sakot, nu jau būs 3 gadi, kamēr esmu šī kompānijā Essence, jā. Un kā viss sākās man tā būtība, tas sākums viss, protams, kā jau mēs vienmēr jau Facebookā un visur tāpat tā šķirstam un skatāmies, tagad ir tik daudz plašs tie soc tīkli, viss notiekās un protams, iepazinos šādā veidā ar tevi, Daci, jā. Prieks iepazīties bija. Protams, arī tu biji mans svešs cilvēciņš. Un ļoti, protams, kā sacīt, nezinot, uzticoties cilvēkam, kas, protams, svešs no malas, ja, kaut ko jaunu, kaut ko interesantu. Ir lietas tādas, kas, protams, mēs varam atrast, kā jau sacīt, soc tīklos visur, ja, vai arī internetā kā tādā, ja. Un šādā veidā es iepazinos ar tevīm. Un sāku, protams, uzjautāt, painteresēties, kas tās par lietām, ko tu vari pastāstīt man, jā. Un sāku arī šādā veidā Facebookā, kā sacīt, jā, sākām darboties soc tīklu tajā pasaulē ar šo kompāniju, Essence kompāniju. Un man, protams, kā jau lauku meitenē, nezinot lietas, ko, protams, es nemācīju ne ar datoru rīkoties, nezināju tādas programmas, nezināju, kā vispārīgi iet. Un es esmu vispārīgi ļoti daudz par šiem gadiem iemācījusies. Jā, protams, es nezināju, kā vispār datora vispār pogas spiest, jo mans dzīves stāsts ir garš būtībā. Ja? Man ir tāda skolu laika, kad es nemācījos vispārīgi ar datoru rīkoties. Man nedēva neko mācīties uz priekšu, tādas iespējas, kad datoru pārzināt. Un ienākot Essence kompānijā, es sāku ļoti daudz apgūt lietas, kas man vispār nebija zināmas. Un tās ir, protams, ir visādas apmācības kompānijā, ko mēs tagad mācamies. Tāpat tās arī kā programmas, kaut kādas bildes novilkt, kā uzrakstīt kaut kādu sev motivējušu vēstulīti vai par produktu aprakstīt. Ja. To visu es iemācījos šeit, tikai šī kompānija un pateicoties savam sponsoram, kā jāsacīt, Dacītei, ja, Dacei. Un gadi iet uz priekšu, mēs izaugam, mēs mācāmies ar vien vairāk un vairāk un meklējam sev vēl vairāk iespējas attīstīties. Un kādā veidā to es darītu, jo, protams, es iemācījos arī daudzas lietas pašmācību ceļā. Jo es jau nesēdēšu uz vietu, kā sacīja, tikai uzklausot savu sponsoru, jā, bet es risināju savus problēmas un savus intereses, lai es zinātu kaut ko vairāk. Piemēram, es meklēju, kā es varētu to bildīt vēl smukāk uztaisīt, vai kā es to tekstiņu uzrakstīt, jā. Man tās intereses ļoti daudz radās, un ja cilvēkam ir vēlme sevi attīstīt un vēlme kaut ko iemācīties,
tad ir pilnīgi iespēja to izdarīt. Jo tagad ir tik daudz iespējas iedotas mums bezmaksas visādīgas, jā, tās, ko var tu meklēt, pat YouTube, jā, vai māte Google, ko sacīja, tikai uzraksti. Jā, jo mūsu personīga izaugsme mums pašiem ir sevi jāattīsta, pašiem sevi ir jācenšas ieguldīt, interesē jābūt. Jo, tieši tā, Ligita. Jo godīgi sakot, šajos laikmetais tagad, kā sacīt, ir tik daudz iespējas. Nu, vienkārši paņem viņus. Vienkārši paņem un, kā sacies, rocies tikai uz priekšu un meklē risinājums, kur ir. Un kas ir iespēja visvairāk, kad ir cilvēki raud par to, ka būtībā saka, visur ir jāmaksā. Tā nav. Ir iespējas arī bezmaksas. Ir iespējas arī bezmaksas atrast mums, ko mēs varam iemācīties. Es tikai meklēju programmas, meklēju visādīgas, kur var mācīties, kur bez maksas mēs varam to izdarīt. Un šādā veidā es arī ļoti daudz un ātri attīstījos. Ja? Jo mans laikmets, kā es sacītu, esi, protams, no tiem 70 gada cilvēkiem, kas ir tiešām tas, kas nemāk vispārīga datoru un pateicoties, protams, šiem kompānijai, man bija iedvesma sevi attīstīt. Tieši tā. Gribu tevi papildināt tavus vārdus, jo man interesanti, tu no sava skatu punkta par šo te personīgo izaugsmi, bet es atkal no šī te komandas darba, kad es reāli manā komandā ienāk jauns cilvēks un man pirmie soļi apmācīt biznesā, ja, un tai pašā laikā ar tevi man bija tik interesanti cilvēks, kā tu teici, nezināja, kā ar datoru padziļināti strādāt, soc tīklu vide tev bija sveša, tik daudz, cik uzrakstīt cilvēka mācīja, un man pašai tā bija tāda, kā lai pasaka, azarts, enerģija palīdzēt tev, jo redzēt, kā tu mainies, tava tā interese par šo visu, ja, mani motivēja kā sponsoru tev iesponsorēt šīs te zināšanas un redzot, ka tu viņas pielieto, tas ir lielākais gandarījums. Tiešām, ja cilvēks vienkārši pa vienu ausu iekšā, pa otru ārā, tas ir citādi, bet kad tu ieguldi cilvēkā, jeb tu pati sevi arī ieguldi, ja, un tu pielieto to, tas ir ļoti svarīgi, ja, jo tevī bija gan interese, tu praktizēji to, ko tev mācīja, ja, un kopā tas tā kā komandas darbs bija ļoti, ļoti interesanti. Un teikšu, kā ir, jau novembrī būs šie 3 gadi kopš mūsu sadarbības. Es lepojos, Ligita, ar tevi, tiešām lepojos. Ja kāds man kādreiz teiktu, nē, tas ir pa sarežģītu, es neko nedarīšu, tad man vienmēr Ligita skan prātā, es domāju, paga, ko jūs man te runājat? Man ir pazīstama sieviete, kas arī nāk no laukiem, un reāli ļoti īsā laika posmā sāk apgūt tos jautājumus, ko viņa līdz šim nemācēja. Un tā esi tu, ja, kas praksē parādīja, ka var, ja grib, un ja praktizē. Tas ir ļoti svarīgi. Lasīt teorijas vien var sapirkties čupu ar grāmatām, bet tas neko nedos, ja tu nepielieto to, ko tu lasi vai atrodi, ja, bet ir jāpraktizē. Atceros, kā mēs ar tevi pirmo Facebook grupu kopā taisījām, kā mēs Facebook lapu kopā taisījām. Tas bija interesanti, jā. Bet tā bija tāda, ka es varu vienu teiktu, man bija tā kā uz tehniku, tā kā tās darbības, man tā aizrāva, man tā patīk tā mazās niansītes, kas tur jādara, ja? Jo tas manā dzīvē nebija nekad darīts. Un ja to es esmu pieņēmusi, un tas ir mans, ja, tad tas ir tiešām mans, jo es tāpēc arī esmu šeit, es esmu, kā sacīt, es nekur neesmu aizmukusi, un man vēl vairāk tas patīk, un vēl vairāk piesaist, ja. Mēs jau varam, tā runājot cilvēciski, ja, mēs varam ieiet, un ja man tas apnīk, mēs pametam, ja, nu ātri jau to var izdarīt, ja, bet tevi tas ir ar laiku, tev tā iemācās aiziet, ja, un tu esi cilvēks, tā kā uzticības cilvēks otram, tu uzticies visu laiku, ja? Un ja tu esi uzticīgs un tevi pretī tāds pats cilvēciņš kā Dāca man, ja? Tad es vienkārši pateicos paldies, ka tu man esi, ja? Kad es tiešām varu mācīties tādas lietas, ko es kādreiz nezināju. Ja? Tas ir ļoti svarīgi, ka tev apkārt ir cilvēki, kas vienmēr ir atvērti palīdzēt, parādīt, jo es zinu, kā tas ir, ka daudz ir nepacietīgu cilvēku.
jāizskar varbūt nedaudz mans vīrs, ja, kuram ir darbs informācijas tehnoloģiju jomā, un viņam ilgstoši bija pašvaldībā jāstrādā. Un, protams, tā pacietība ar cilvēkiem liekas viņam no viņa skatu punktu, nu taču primitīvi, nu kā tu tur nesaproti, tur ieslēgt printeri vai vēl kaut ko, bet cilvēkam, kurš nu nav radis tajā vidē dienā, varbūt nu kaut kādas nianses ar viņa acīm liekas sarežģītas, bet atkal, ja praktizē pats, man vīrs vienmēr saka, izmēģini pati, uzspied pati, dari pati, tikai tā tu iemācīsies un sapratīsi, kā. Ja es tavā vietā izdarīšu, tu nekad arī neiemācīsies, ja? Blakus stāv, piepalīdz, ja ne kaut kas nesanāks, pakoreģēs, bet ja tu pats nespaidīsi, nedarīsi un baidīsies, tā tu tur arī paliksi, ja? Šīs te bailes ir jāatstāj otrajā plānā un ar drosmi uz priekšu, ja? Un tev šī te drosme piemīt. Jaunas lietas, tas ir priekš Ligitas atkal. Vienmēr kopā ejam, urķējamies, meklējam iespējas, jā. Ligita, tev tagad ir arī pamatdarbs. Saki, lūdzu, kā tu paspēji ieguldīt sevī kaut kādus jauninājumus, vai tās ir saistītas ar biznesu, vai varbūt, nezinu, atrast laiku kaut kādas tēmas, nu nezinu, personīgā attīstība, savas rakstura iezīmes, kā sevi pilnveidot. Kā tu šīm tēmām pieslēdzies? Jo es zinu, ka tur diezgan daudz laika velti YouTube kaut kādiem izaugsmes treneriem. Jā. Kā tu to visu menedžē? Jo daudz saka, man nav laika. Kā tu to paspēji? Jā, cilvēki vienmēr saka, nav laika, bet tomēr ir tas laiks. Ir tā sacīt, ka es no savas puses, jā, kā es to daru. Es daru, protams, man ir darbs, man ir piemēram, tagad ir no 10 līdz 9, jā. Es atbraucu mājā, protams, es esmu it kā piekususi, bet, protams, es esmu izplānojis, kad vakarā vismaz kaut kādu interesantu savu pamācošu, ieslēdzu YouTube kaut kādu kauču vai zināmu tādu, kā sacīt, kas tiešām tev šim biznesam, ja, ir ļoti pamācoši, ko tu vari izlasīt no viņa teiktā vai no viņa pamācošā, ja, uzrakstīt, piemēram, atmiņai, kas tev varētu palikt, ja. Bet, ja tu esi ieinteresēts, vienmēr atradīsies laiks šim, kā sacīt, savam otram biznesam, ja. Atradīsies. Cilvēkos es esmu dzirdējis, jā, ļoti daudz saku, pēc man nav tam laika, bet mēs ļoti daudz sēžam vai nu Facebookā, vai nu vienkārši ritinām to laiku un pareiķinot to starpību, cik mēs pazaudējam brīvā laika, ja mēs to varētu liederīgi izmantot. Ja? Jā. Ļoti daudz mēs pazaudējam savu brīvo laiku. Tajā pašā laikā es kādreiz to arī darīju, bet tagad pēc būtības es sev esmu pateikusi, es savu brīvo laiku veltīšu šim biznesam un izmantošu visas tās iespējas, ko es varu mācīties. Jā, varbūt tas man nepaliek atmiņās tik daudz, kā ko es lasu un klausos, jā, bet varbūt tas man tas, kas man tieši tagad ir vajadzīgs. Man viņš iesēžās atmiņās. Jā, un es zinu, ka tev ir tā pati rakstura iezīme, kas man, ja tev ir laiks, tā tiešām atvērt, skaties kādu video, ja tu arī ar roku priekš sevis izjūti kaut ko. Man tā ir tendence, jo, ja es vienkārši noklausos, man mazāk aizskirās, bet ar roku rakstītais, tas man paliek tiešām dziļāk. Būtībā tas ir tava skola, Dace, viss tā ir tava skola. Tu man viss ir iemācījis to tagad. Tā es arī daru, jo, protams, mēs mācāmies no sponsoriem to jau viss, tāpēc jau es saku, ir labi, ka tevi kāds pamāca pačubina, paiet uz priekšu, padod padomus, tas ir ļoti labi, tāpēc jāņem tas, ko tev dod, un vienmēr jāpieņem tevi. Jā, ko es vēl gribēju teikt? Īstenībā runāt par personīgo izaugsmi un sadarbību tīkla mārketinga nozarē, es atceros arī pati sevi pirms 4 gadiem. Kas vispār ir mainījies? Es nekad nebūtu domājis, ka es tik padziļināti būšu ieinteresēta izglītoties veselības jautājumos, ka es beidzot sāku saprast, kas ir mans organisms, ko viņam vajag. Tā ir atkal personīgā izaugsme, ka tu tagad esi kompetenta daudzos arī veselības jautājumus pašai priekš sevis, kaut vai partneriem, kaut vai klientiem, ka es nejūtos pilnīga nulle, ka es jau varu, adekvāti atbildēt par kaut ko ieteikt, ja neesot dakteris, protams, tautas valodā, kā mēs parasti sakam, bet
tādā līmenī, ka cilvēks saprot, ko nozīmē, ka ir jāuztur veselības profilakse, ja, un tā tālāk. Bet līdz šim man likās, tas nav būtiski, veselība ir veselība, mums ir ārsti, mums ir aptiekas un tā tālāk. Bet 4 gadu laikā pilnīgi cits skats uz dzīvi pavērās, ja. Un man prieks, ka īstenībā šī te personīgā izaugsme par veselību, ja, satuvina ar cilvēkiem, kas ir līdzīgi domājošie, kuriem arī rūp sava un mīļo cilvēku veselība. Ja? Un mēs kopā studējam, kopā runājam par šīm tēmām, par atklāsmēm jaunām. Tas arī mēs augam kā personības, ja? Tiešām man bez vārdiem. Un vēl tas gribēju papildināt, ko tu teici par šo te bezmaksas. Jā, piekrītu, ir ļoti daudz spēcīgi treneri, kas, protams, savu laiku neatdod pa velti un visur ir maksas, bet ievadu lekcijas vienmēr ir bezmaksas. Kaut vai reizēm ir 3 dienu ievadu lekcijas, no tām vien tu vari tik daudz sasmelties, ja, un citreiz pat bezmaksas vēl kaut kādu PDF materiālu tev iemet, un tev tas saglabājās, ja, bet galvenais, kā es teicu, ja tu turpini praktizēt, ja tās ir kaut kādas personīgās izaugsmes, kā es teicu, gribi mainīt sevī kaut kādu īpašību, būt punktuālākai, ja, tad es to studēju un arī cenšos praksē pielietot. Ja es atkal nepielietoju, tad tās zināšanas var teikt, ķekša pēc, es tur kaut ko paklausījos un visu, un tā tas arī paliek. Bet tiešām viss šis te bezmaksas materiāls, kas mums ir visapkārt, YouTube, protams, ir jāfiltrē, vai piekritīsi, Ligita, ir daudz dažādi, kas tikai krāja skatījumus YouTube, lai viņi par to naudu saņemtu, tas pats arī TikTokā sekotāji aug, bet ir jāskatās, lai tev tā laiks, lai novirzās pareizā virzienā, nevis tiek apēsts galīgi muļķības skatoties, jā, ir jābūt tomēr jāfiltrē šo te informāciju, jā. Un galu galā, dzirdot arī Ligitas stāstu, es vienmēr saku, mēs dzīvojam tehnoloģiju un informācijas laikmetā. Mēs nevaram tēlot, ka dzīve nevirzās uz priekšu, ko mēs varam iedomāties tagad ikdienu īsti. Protams, ir, kas strādā par kaut kādiem apkopējiem, es nezinu, ir profesijas, kur var iztikt bez datora, bez interneta un tā, bet jebkurā gadījumā, ja tu gribi iekļauties mūsdienu sabiedrībā, justies vienā laivā, teiksim, ka mēs peldam vienā virzienā, tad gribi, negribi, mums ir jāapgūst interneta jautājumi, datori jautājumi, kaut vai primitīvā līmenī, bet lai tu esi apritē ar to apkārtni, kas tev apkārt valda, ja? Un, manuprāt, tā tas arī ir. Ligita ienāca struktūrā un kaut kā saprata, ka, vajag, pat ja tev darbs ir ikdienā fizisks, es gribu apgūt šīs lietas ar datoru, varbūt kādreiz tiešām vajag kaut ko uzdrukāt vai izprintēt, un tu jau būsi lietas kursā, kā to darīt, ja? Protams. Tā ka, principā, personīgā izaugsme, tas ir ļoti tuva sirdī tēma gan man, gan Ligitai, un tas bija tāda maza ievad tēma, par kuru bišķiņ gribējām ar abas parunāt, jo es zinu, ka daudz ir tādi, kas paši meklē informāciju, studē un skatās, bet ir daudz tādi, kas atrunājas, kā mēs jau minējām, ar laika trūkumu un citām lietām, ja? Bet ja grib, tad var. Tā, mums ir tāda devīze, vai ne, Ligita? Jā. Vienkārši jādara. Kaut ko vēl varbūt piemirstām, varbūt vēl kaut kas tev ir piebilstams. Neatceros, kas te vēl bija mums plānos pastāstīt. Cilvēkiem ir pieredze pārstāvēt. Jā, pārsvarā mēs par cilvēkiem, arī ko es gribēju vēl pateikt, galvenais jau cilvēki ļoti daudz no tā viss baidās, esi dzirdējis, ja? Man ir bail kaut ko jaunu sākt, kaut ko nedarīt, ja? Kaut kas atkal būs ne tā, kā vajaga, bet nevajag jau baidīties, vajag ņemt un darīt. Ja tas ir sevišķi ir bezmaksas, ja? Un ja tu to vari, tev nav jāmaksā, ja? Nesanāk, ņem nākošo, viss tev aizies, atkal ņem bezmaksas, mācies. Galvenais sevi ir jāattīst, ja? Tas ir pats galvenais. Man tikko atkal uzplaiksnīja atmiņā, kaut vai runāt par šo te bezmaksas platformu, kas mums ir, piemēram, komandas ietvaros, ja, ko mēs vadam viens otram stāstam, ja. Tas bija, laikam, sanāk jau pirms 3 gadiem, kad mans tiešais sponsors, struktūras vadītāji, izmeta mani ārā no komforta zonas un vienkārši teica, tev būs jāvada webināri, struktūrai par konkrētām tēmām, par kurām tu šobrīd daudz maz jūties droša.
Un patiesībā tas bija tikai tāds mazs piliens okeānā, bet ar vien biežāk to darot, manī parādījās lielāka drosme, par kuru tu saki, ka daudzi baidās. Tu domā, es nebaidījos, es atceros savu pirmo webināru par kolostrum tēmu, man rokas šādi drebēja. Es domāju, Dievs, es it kā viena te esmu, bet redzu, ka mani skatās un klausās. Bet arvien biežāk tiekoties ar cilvēkiem un tici vai nē, tas tā pārvērtās tādā mīlestībā runāties ar jums, ar publiku, ar auditoriju, tas reāli. Nu, tā ir tā personīgā izaugsme, kad tu trenējies un tev tas sāk patikt arvien vairāk un vairāk. Tā kā jā, ir vienkārši jādara, bailes atkāpsies, drosmē pieaugs un tu gribēsi vēl un vēl, vai ne? Tā ir, jā, jo vairāk tu darīsi, jo tev būs vēl ieinteresantāks un tev tās bailes jau būs tā, kā zini, tā kā, var sakot, tu jau pats ar sevim runās. No tos puses, kad tu sāk jau tajā datorā, tā kā sacīt vai runāties ar kaut ko tiešraidē, ja? Tu vienkārši nosēdies mierīgi, sajūta tādā miera eiforijā, ja? Kā sacīti, vienkārši runājies ar sevim. Kas tajā pusē tu jau neredz nevienu, ja? Tā kā tas ir... Kā es komandā bieži saku, nu tev taču nenokritīs roka vai auss vai kāja, ja tu tur kaut ko nepareizi izdarīsi. Nu taču mūsdienās visam ir risinājums un atbildes. Kaut kas nesanāca, nu mēs esam cilvēki, mums ir tiesības kļūdīties, bet tikai caur šīm kļūdām mēs sevi pilnveidojam un augam, piekritīs, vai ne? Tā kā tas ir viss pašsaprotami un vienkārši... Gribēju pieteikt, jā, ļoti daudz, varbūt tas no tā baidās vēl, kad, ja tu, piemēram, kaut ko uzfilmējies, vai kaut ko tu esi tiešraidē, jā, ja tev kāds kritizēts noteikti apakšā, nu noteikti, cilvēki ir dažādi, ļoti dažādi. Tas ir normāli. Tas ir normāli, jo nebūsim pēc viena, kā sacīt, statīva, ja visi Paluma. Jā, nebūsim vienādi, būsim dažādi, mēs taču esam. Mēs esam vīrieši, sievietes, gados esam mainamies, visi sādīgi, ja? Tā kā no tā arī nav jābaidās. Galvenais ir darīt un iet uz priekšu pret saviem mērķiem. Nu, tieši tā, Ligita, un ja mēs pie šīm te tēmām strādājam, pašas augam, pašas mainamies, šajā procesā, kā ar magnētu mums pievelkās tie cilvēki, kā es saku, līdzvērtīgi, jeb līdzīgi domājoši, ar līdzīgu skatu uz dzīvi, uz dažādām tēmām, ar kuriem tevi ir labi, tā kā man ar tevi. Un esot kopā ikdienā, mums rodas idejas, kaut kādi plāni atkal, kaut kādas darbības, un tas ir forši, un 3 gadu laikā paskaties, paziņu loks ir paplašinājies. Un tas jau arī, tu redzi, kā mainās tie cilvēki blakus, un tu pats mainies, vien skatoties uz viņiem, un es saku, šī te gandarība sajūta ļoti, ļoti, ļoti svarīga. Es esmu arī publiski par to stāstīju. Man gandarījums ir ļoti svarīgs. Ja es kaut ko ieguldu, vai tas ir sevī vai komandā, lai ir šī te sajūta, jā, es to izdarīju, es redzu, kā cilvēks mainās. Galvenais jau vēl, kas ir iemācās jau ar cilvēku, tu runāties, tu atveries, tu pilnīgi jūties, tā kā tev ir pat atrodās, kā saka, vārdi, ar kā pareizi runāt ar cilvēku, ja tu sāk vairāk komunicēt, un tāpēc, ja tas ir komandā, un komandā rodās tas viss, jā, tas ir ļoti daudz no tā, ka tu esi komandā, kā tevi cilvēki apkārt rodās, ka tevi, protams, viņi tev nepazīst, bet ar laiku tu iepazīsties, un tev ir, kā saka, vārdu pārmaiņas vai vārdu tās... Vārdu krājums paplašināt. Jā, vārdu krājums tev rodās saviem plašāks un plašāks, jo ieslēgties sevi tas nav vajadzīgs. Ir cilvēkiem problēmas, visādīgas, viss kaut kas ir, jā, neiet tā diena, jā, bet pagriezies uz otru pusīti un... Pasmaidi! Jā, pasmaidi, atrod otru cilvēku tādu pašu pretī, un tev visa diena ir vienā smaidā, tā kā sacīt, tas ir ideāli. Protams, visu dzīvi jācenšas caurvīt, lai kādas vai grūtības caur pozitivitāti. Ja tu ar vieglumu, ar pozitivitāti uztversi jebkuras jaunās lietas, ko mēs sevi ieguldam, tiešām sevi ieguldam, vai tā ir viena jauna programma, mēs ieguldam laiku tajā, bet tas ir forši, tu ar pacietību uz to skaties, ka tev to vajag, un tev tas būs. Vienkārši izdari līdz galam, patrenējies, un viss sanāks. Tā kā forši tātad mums ar Ligitu šodien bija tēma par personīgo izaugsmi, un kāpēc tad ir svarīgi? Un svarīgi ir, kā jau es atbildēju, jo mēs dzīvojam
tehnoloģiju laikmetām. Mums ir jāseko līdzi laikam, lai nejustos atstumti, izmesti no šīs dzīves laivas, ka viss mainās un plūst, un mums šeit plūsmai jāseko līdzi. Jā. Tā kā ieguldam sevi, varbūt kādam tuvāk ir lasīt grāmatas, dariet to, bet to, ko izlasat, pielietojiet praksē. Ja tas ir cīniņš ar bailēm, cīnaties ar bailēm praksē. Man patīk, kā atceros arī komandas ietvaros, uzrunā uz ielas, novēli jauku dienu, vai tā ir pārdevēja veikalā, uzsmaidi un pajautā, kā jums šodien klājās. Viņš būs pilnīgi no tās ierastās vides tā kā izsists, viņš ir pieradis pārdot tur desiņas vai tur nosver, bet te pēkšņi tev pasmaida un pajautā, kā tu jūties, kā tev klājās. Šādi te mēs pārvaram pirmos soļus, ja, šajā personīgajā izaugsmē, un tās tēmas ir caurvītas dažādākajās sfērās. Ja. Tas ir tas pats, kā runājot arī Dacīt par internetu laikmetu, par sociāliem tīkliem, ja. Nu, novēlit kaut vai tajā pašā sociālā tīklā, labrīt, labdien saviem tiem, kas ir tevi sekotāji, ja. Es jau smaidu, var sakot, rītu sāca tādu pozitīvismu cilvēkam novēlēt kaut ko, un tu būsi priecīgs, ka tev būs atdevi atpakaļ, ja, ka tev viņš pateiks paldies vai ieliks tev bildīt, ja. Un tas ir tas laikmets, ko mēs mācamies un ejam uz priekšu, un tas ir viss tikai pašam jādara. Un galvenais, kā es arī saku, neaizmirst to cilvēcīgumu un ne tikai sociālos tīklos to darīt, bet arī reālajā dzīvē. Kā es teicu, ja ej uz ielas vai satiec kādu attālāku paziņu vai svešāku, vai tu stāvi autostas pieturā, pasmaidi tam cilvēkam. Ir jau pierādīts tas sociālais eksperiments. Smaids rada smaidu, viens sāk smieties un aiziet pa ķēdīti. Tas Protams. Tā kā pie šīs pozitīvās nots, tad šodien Ligita arī beigsim, un gan jau mēs tagad biežāk dažādās tēmās saskriesimies. Paldies tev par sarunu, paldies, ka tu dalies vienmēr savā pieredzē un nekautrējies par to stāstīt, jo tādas kā mēs, mums ir visapkārt, un mums prieks, ja mūs sadzird un ņem arī kā piemēru varbūt savā pašizaugsmē. Super, Ligita, lai tev kolosāla diena un tādas tikšanos citā reizē. Atā.